Mēs ar šo nedēļu sāksim jaunu svētdienas sēriju, kas sauksies Sirds elki. Un nākošās 8-9 nedēļas mēs iesim cauri šai tēmai, kas būs tāda sagatavošanās tam, ko Dāvids ir minējis, bibliskā padomdošana, kur arī mēs runājam par mūsu sirdīm. Un es domāju, ka mēs visi esam sajutušies šādi, ka mēs sakam, es vairs negribu grēkot. Es vairs negrēkošu. Man ir apnicis, man pietiek. Mēs visi esam tā jutušies. Katram no mums tas ir kaut kas cits. Kāds saka, es izdzēsīšu tās spēlītes laukā no telefona, un es viņas vairs nespēlēšu, bet paiet 2 nedēļas, un atkal tās pašas vai citas ir atpakaļ telefonā. Es vairs nedzēšu, iztukšo tās pudeles izlietnē, lai 2 nedēļas vēlāk tu iet pirkt jaunas pudeles. Es vairs nebļaušu uz bērniem, es nesakliekšu uz viņiem, lai ar kā viņi uzvestos. Un paiet 3 dienas, un atkal tu sabļauj. Vai es vairs nepārmetīšu savam vīram, ka viņš nesavāc savus traukus, vai vēl nezinu ko, un paiet dažas dienas, un atkal tu sabļauj uz viņu, ka viņš nevar savākt reiz sevs. Es neapunāšu citus, lai ko tas maksātu, un tad skolā, darbā, klasē vai pa telefonu tu paņem un aprunā kādu. Un tāpēc mēs šajā svētdienas sērijā iesim dziļāk un apskatīsimies, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām, kāpēc mēs darām to, ko mēs negribam darīt. Jo būtībā visas mūsu grēcīgās domas un darbības būtībā ir vienas lietas dēļ. Tāpēc, ka mums ir grēks zem grēka. Grēks zem grēka. Grēks, kas ir paslēpies zem cita grēka. Jo bieži vien mēs cīnāmies ar to grēku, kas ir virspusē, bet nenojaušam to, ka ir kāds grēks, kurš ir zem tā redzamā grēka. Bet iemesls, kāpēc es daru to redzamo grēku, ir tāpēc, ka tur ir dziļāks iemesls, un tas ir tas sirds grēks, tas elks. Un šī lieta, ko mēs mācīsimies, viņa nebūs tāda, ko vienkārši satvert. Tas ir mans elks, to nožēlo, un ar to viss beidzās. Kaut tā būtu, bet bieži vien tā nav. Tas būs kaut kas veids, uz ko mēs skatīsimies, kā domāšana, kā dzīvesveids, kur tu mācīsies ieraudzīt šos elkus, izsūdzēt šos grēkus Dievam un konstanti nest Dievu priekšā. Tāpēc arī šis būs tas nosaukums Sirds elki. Un, redziet, iemesls, kāpēc draudzēs bieži par elkiem nerunā, ir tāpēc, ka viņus ļoti grūti ieraudzīt. Ja mēs nāktu katrs ar savu dieviņu kaut kādā izskatā, un, piemēram, tur Krista atnāk, viņi teikt, reku, man ziloņa dievs. Tad mēs varētu ļoti viegli pateikt, Kristē, tu ziloņa dievs, tur Elīnē lācīts un tam līdzīgi. Piemēram, to ļoti būtu viegli, ja tā būtu, bet tā tas nenotiek. Un mēs bieži vien cenšamies risināt to redzamo daļu, to patiesībā rezultātu, kāpēc tas ir, jeb sekas tam visam, bet mēs netiekam līdz tai saknei. Un tas ir tas, par ko mēs domāsim šajās svētdienas sērijās. Jūs atceraties, dažus mēnešus atpakaļ man bija veselības problēmas. Un man palika slikti, un tad pēc tam bija vēl slikti, un tad bija ļoti ilgi slikti, un tad bija ļoti ilgi, man bija ļoti grūti šeit atrasties priekšā. Man katru svētdienu bija tā, ka es ļoti lūdzu Dievs lūdzu tikai, lai man nepalikt slikti atkal, Un bija ļoti grūti šeit atrasties, un es nesaku, ka tagad ir ļoti viegli. Bet tad, kad man sākās šīs visas problēmas, kas man izpaudās panikas lēkmēm un trauksmi, kas pārgāja pat ikdienā, tu vairs nevarēji funkcionēt, tad es aizbraucu uz retrītu, viens pats, uz Ziemupi, uz Veldes dārzu, un es vienkārši pavadīju laiku ar Dievu, un es Dievam prasīju, Dievs, kas tas ir? Jo skaidrs, ka, ja mācītājs vairs nav spējīgs sludināt priekšā, svētdienas laikā sākās kaut kas, tad ir jāpievērš tam uzmanību. Tas ir tā kā Edvards saka, no kādā ir tev uzšaut, Un es Dievam prasīju, Dievs man atbildēja visvairākām lietām, bet viena lieta, ko Dievs man atklāja, bija tajā, ka daļa problēmas ar to, kas manā dzīvē bija noticis, bija tas, ka kalpošana bija kļuvusi par manu algu. Un no vienas puses varbūt liekas, kā kalpošana var būt algs? Tu varētu kalpot 24/7, tas nekad nebūtu algs. Viss, kas aiziet priekšā tavām attiecībām ar Dievu, vai tā būtu slikta vai laba lieta, ir algs. Un tad, kad es to sapratu, tā viena rakstiet, ko Dievs man norādīja, ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Un kad
tieši tas attiecības ar Dievu, bieži vien mēs varam sajaukt attiecības Dievu ar kalpošanu, bet kalpošana nav tas pats, kas attiecības ar Dievu. Mūsu kalpošanai jāizriet no mūsu attiecībām ar Dievu, bet tas tā vienmēr nav. Tā bija viena lieta, ko Dievs man norādīja, un to nebija patīkami ieraudzīt, kur viss manā dzīvē grozījās ap kalpošanu, un man ģimene, arī es pats, mans personīgais laiks, tas viss pagāja kaut kur malā, bet īpaši un pats svarīgākais, mans laiks ar Dievu, mans attiecības ar Dievu ciet ļoti no tā. Man bija pārāk maz laika ar Dievu. Es daudz vairāk un labprātāk darīju lietas priekš Dievu, nevis pavadīju laiku ar Dievu. Un iespējams, kādiem no jums ir līdzīgi, kad ir daudz vieglāk darīt kaut kādas lietas, bet tieši tas laiks ar Dievu ir tas, kas pietrūks. Un tas bija tas, ko es ieraudzīju. Un patiesībā, tad, kad es risināju savas veselības problēmas, un es uztaisīju, vismaz viena labā lieta tajā ir, es esmu vesels. Okay. Visas pārbaudes uztaisītas, sirds ir normāla, vairāk dziedzers normāls, aknas, nē, bet nieras normāls, aizkuņa dziedzers vai nē, kā viņi ir savs, es jau nezinu tos visus. Viss ir normāli, vēns ir normāls, kājas ir normāls un viss ir pārbaudīts. Tad tu saproti to, okay, veselība bija tikai indikators kaut kam daudz dziļākam. Līdzīgi kā mašīnai ir šīs lampiņas tur uz paneli, oranžās. Kādam no jums viņas ļoti daudz ko nozīmē, priekš manis viņas varētu būt, viņas varētu nebūt. Es viņas neņemu vērā. Es viņas ņemu vērā tikai tad, kad mašīna vairs neiet. Un tas nav gudri. Bet ir divi veidi cilvēki. Ir cilvēki, kas ierauga lampiņu, viņš man meistaram ved uzreiz taisīt. Un tad ir cilvēki līdzīgi kā es, kas vēl jau var pavilkt. Nav jau tik traki ripoja uz priekšu. Un tagad es neripo. Un tad ir pavēlu. Un līdzīgi ir mūsu dzīvēs. Dievs dod indikātorus mums, ka kaut kas nav kārtībā. Bet mums tāds, nav jau tik traki, vēl jau var, nav jau tik traki. Un tad, kad ir traki, tad ir tāds, ko es ātrāk nereaģēju. Un tādi mēs cilvēki bieži vien esam. Un manā veselības tajā lietā tur ir savi iemesli, bet kādam citam tie var būt citi iemesli. Piemēram, kāds cits varbūt tās ar darbiem grib izpelnīties pieņemšanu. Nemāja pateikt nē, tur, kur vajadzētu pateikt, un tāpēc visiem saka jā. Varbūt citiem tā ir sevs mīlēšana, citam tas ir grib izskatīties labi situācijas, un citam tie mazuma kompleksi un vēl kādas citas lietas, kas ir tie apslēgtie grēki, kas izraisa to, kāpēc mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam. Un tas, kas ar mums notiek, ir tas, ka nereti kāds cilvēks var justies nospiests, dusmīgs, nelaimīgs, visu dzīvi dzīvo kaut kādās vilšanās, jo kāds visu laiku tev pieviļ, nenotiek tā, kā tu gribi. Un mēs dzīvojam ar apziņu, ja citi mainītos, tad es tā nereaģētu. Ja apstākļi mainītos, tad es tā nerīkotos. Viņam ir vainīgi, viņam man izprovocē. Es jau nē. Ja viss apkārtējais mainītos, tad būtu daudz, daudz labāk. Ja mainītos apstākļi skolā un skolotājs nebūtu tāds un tāds un tāds. Un ja darbā tas boss būtu tāds un nebūtu tāda un tāda kolēģi, ja mans sieva būtu labāka, ja mans vīrs būtu sakarīgāks, un ja man bērni būtu paklausīgāki, un vienkārši es vairāk varētu pelnīt un vēl un vēl un vēl un vēl. Un tad mēs sakām, un tā būs labi. Tad būtībā mēs visi dzīves sirdīs ticām tam, ka patiesībā, ja tie apkārtēji apstākļi mainītos, un tad man būtu labi. Bet ziniet, kā ir patiesībā? Patiesībā ir otrādi. Tad, kad tu mainīsies, tad, kad tavs sirds mainīsies, tad apstākļi vairs nebūs tie, kas tev izprovocēs tā, kā tu rīkojies, kāpēc tu rīkojies. Apstākļi patiesībā tikai izgaismo to, kas jau tev ir iekšā. Neko vairāk. Viņi tikai parāda uz to, kas tu esi, kas lācītim vēderā. Attais vaļā un tie ierauga, kas lācītim vēderā. Apstākļi to parāda. Kečups, tu paņem kečupu, tu saspiedi zem spiedienu un iznāk ārā kečups. Bet, ja tur iekšā ir majonēze, tad zem spiedienu iznāk ārā majonēze. Un tieši tāpatās arī mums. Mēs bieži vien runājam tā. Mans vīrs nedara to. Mana sieva nedara tā. Mani bērni neklausa, visu laiku sēž telefonos, darbā stress, kolēģi kaut kādi jocīgi, finanses spiež, cenas kāpj, mašīnas laiku pa servisu, nevis uz ceļa. Ja apstākļi mainītos, tad viss būtu ļoti labi. Bet no Dieva žēlastības Dievs pieļauj šos apstākļus mūsu dzīvēs, lai pievērstu uzmanību mūsu vislielākajai vajadzībai, mūsu sirds elkiem, mūsu tām dziļākajām problēmām, kuras mēs nekad neredzētu, ja apstākļi būtu labi.
Tāpēc Dievam ir jāpieļauj šie apstākļi, kuros iznāk ārā tas, kas patiesībā mūsos ir iekšā. Mēs to lieliski redzam, ka tad, kad mēs ieraugam divus cilvēkus vienā un tajā pašā situācijā, viens norēģē šitā un otrs pilnīgi savādāk. Man liekas, kāds ir iespējams? Apstākļi bija vieni un tie paši, bet reakcijas divas dažādas. Tas parāda to, ka kāds ir ar kaut ko ticis galā un otrs nav ticis ar to galā. Un tas ir veids, kā mums jāskatās. Tāpēc mēs apskatīsimies tā galvenā rakstvieta, uz ko mēs šodien skatīsimies, būs no Jeremijas vēstules 2. nodaļas. Šeit ir tāds viss kopā, un tad mēs paskatīsimies uz tiem pantiem bišķiņi arī atsevišķi. 2. nodaļa Jeremijas grāmatā 11, 12, 13 pants. Vai jebkad ir redzēts, ka kāda tauta būtu mainījusi savus dievus, un tie nav pat dievi? Bet mana tauta ir pārmainījusi savu varano dievu pret bezspēcīgiem elkiem. Šausminieties par to, debesis, un drebiet un sastingstiet izbrīnā, saka tas kungs, jo mana tauta ir atļāvusies divkārtēju grēku. Tie ir atstājuši mani dzīvā ūdens avotu un izrakuši sev akas, cauras akas, kas nepatur sevī ūdeni. Katru reizi, kad mēs savā dzīvē būvējam piepildījumu, mieru, uz sasniegumiem, uz karjeru, uz finansēm, uz attiecībām, uz bērniem, uz vīru, uz sievu, vai pat uz draudzi, vai pašu uz sevi, mēs rīkojamies tā, kā Jeremija aprakstīja šajā nodaļā, ka mēs esam apmainījuši piepildījumu tikai Dievā un aizvietojuši to ar kaut ko citu. Mēs rokam sev akas, cauras akas un meklējam piepildījumu tur, kur nevar būt piepildījums. Mēs meklējam mierinājumu tur, kur nav mierinājums. Mēs aizjām projām no dzīvā Dieva uz caurām akām un ceram, ka Viņš mums dos ūdeni. Un tomēr tas tā nenotiek. Dievs ir iekārtojis, ka piepildījumu, mierinājumu mēs varam iegūt Dievā. Un līdz ko mēs aizjām projām no Dieva, automātiski tur ir sausums, ātrāk vai vēlāk. Un jūs zināt šo rakstvietu, psalmos, ļoti slavens psalms, 37. 4. pants, Vivita. Viņa svētdienas skolā? Man liekas, kad es viņu dzirdēju par Kristīgo rādījā, ka viņai šito uzminēja. Viņai bija jāmin. Man liekas, ka tā bija Vivita. Viņa uzminēja, es vēl domāju, malacis. Balvu viņa dabūja. Meklē savu prieku savā kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tavs sirds ilgojas. Un es šito gribu iedalīt divās daļās. Šī būtu tā pirmā daļa, un šī būtu tā otrā daļa. Mēs bieži vien šādi arī skatāmies šo rakstvietu. Meklē savu prieku savā kungā, tad Viņš dos, pēc kā tavs sirds ilgojas. Un tad mums ir tā, šito es gribu, un šito es gribu. Šīs lietas es gribu, kā es viņas varu dabūt. Ja es meklēšu savu prieku savā kungā, tad Viņš man dos, pēc kā es ilgojos. Tā tad, lai es dabūtu to, ko es gribu, tad man ir jāiet meklēt savu prieku savu kungā. Bet tas nav tas, ko šī rakstiet runā. Šī rakstiet māca to, ka tad, kad mēs savu prieku meklēsim kungā, Dievā, tad mūsu sirdis tiks izmainītas, un kad mums vairs nevajadzēs šīs lietas, lai mēs iegūtu prieku un lai mūsu sirds būtu piepildīts, bet viss, kas mums būs vajadzīgs, un mums pilnībā ar to pietiks, ka mums ir mūsu kungs. Tas ir tas, ko tas runā. Tad, kad tu meklēsi prieku savā kungā, Dievs tev dos vēlmi pēc Dieva, un tev nekas cits vairs nebūs vajadzīgs. Tas ir tas, ko nozīmē meklēt savu prieku savā kungā. Un tad mēs nonākam pie problēmas, ko Jākabs saka 4. nodaļā. Viņš saka, jūs lūdzat, un jūs nedabūjat. Kāpēc? Tāpēc, ka ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Jākabs atklāja to, ka mēs dažreiz lūdzam Dievu un liekas, Dievs, kāpēc tu man nedod, kāpēc tu man neatbildi? Bet Dieva atbildi ir tāda, tāpēc, ka tu ar grēcīgu sirdi lūdz, lai to šķiestu savās kārībās. Redziet, tad, kad mēs ejam pie Dieva ar izmainītu sirdi, kurā nevalda elki, tad mēs nelūgsim lietas, lai viņas šķiestu savās kārībās. Bet kamēr mūsu sirds nav izmainīts un kamēr ēlka valda pār mūsu dzīvēm, mūsu lūgšanas pat nebūs tādas, kuras Dievs gribēs atbildēt, jo viņas būs uz sevi vērstas. Bet tad, kad mums būs Dievs un neko citu mums vairs nevajadzēs, tas ir tas, kur mums ir jānonāk.
Daudz dažreiz saka tā, nē, Tom, viss, ko es vēlos, lai mans vīrs darītu to un to, tas viss, ko es gribu, tikai tās 153 lietas. Vai tad tas ir daudz prasīts? Viss, ko es vēlos, lai sieva vienkārši neko man neteikt vai vienkārši likt mierā. Vai viss, ko es vēlos, lai man bērni vienkārši klausītu un vienkārši normāli mācītos un viss būtu labi. Viss, ko es vēlos, lai mans priekšnieks būtu vienkārši normāls un likt man mierā. Vai ir slikti vēlēties šādas lietas? Nē, nav slikti vēlēties. Tas ir normāli vēlēties kaut ko tādu, bet problēma rodās tad, kad mēs to sākam pieprasīt. Kā tas izskatās? Man pienāks, un mēs varbūt to nesakam, bet mēs tā uzvedamies, man pienāks vīrs, kurš to un to un to. Man pienāks, ka sieva man tur respektē un to un to un to. Man pienāks, ka bērni man klausīt. Pēc viss tā, ko es viņiem esmu devis, pēc viss tā, ko es esmu parūpējis par viņiem, man pienāks, ka viņi man klaus. Pēc viss tā, ko es esmu devis savā darbā, savu laiku, savus virsstundas, man pienāks, ka boss man respektē. Un ja mēs sākam dzīvot šādi, tas parāda to, ka mēs esam ļāvuši grēkam ienākt mūsu sirdī. Un tas grēks jau vēl par mūsu dzīvēm. Tur ir kaut kāds iemesls, kāpēc mēs tā rīkojamies. Un tāpēc, ka ja mēs tādu veidu dzīvojam, mēs nesaņemam to, ko mēs gribam. Piemēram, tu gribi kaut ko savā dzīvē, es gribu to, un ja mēs to nesaņemam, tad, ko vēlās mūsu grēcīgās sirds, tad mēs sākam ko darīt? Mēs sākam ņemt lāpstas un sākam iet un rakt un meklēt to kaut kur citur. Mēs ejam meklēt to piepildījumu tur, kur viņš nemaz nav atrodams. Mēs atstājam Dieva godību, dzīvo ūdeni, kā mēs lasījām Jeremijas grāmatā, un ejam laimi meklēt kaut kur citur. Un patiesībā jūs atceraties, kas esat manā vecumā. Tie, kas esat jaunāki, pašvainīgi, bet kādreiz bija tāda filma Sprīdīts. Atceraties, viņš paņēma saišķīti, un viņš gāja ko darīt? Laimi meklēt. Viņš gāja laimi meklēt. Viņš gāja un gāja un gāja. Un pašā filmas beigās, ko viņš atzina, ka nekur nav tik labi kā mājās. Redziet, cik labi jūs ziniet. Laime bija turpat, kur viņš bija, tikai viņš gāja to meklēt kaut kur citur. Un es domāju, cik līdzīgi nav ar mums kristiešiem. Mums ir Dievs. Mums ir viss, kas mums ir vajadzīgs, bet mēs ņemam mazās lāpstiņas un dodamies laimi meklēt. Mēs sakam, labi, Dievs, es zinu, bet mēs ejam tur, mēs ejam meklēt laimi vīrā, mēs ejam meklēt laimi sievā, bērnos, darbā, karjerā, kaut kādās lietās, hobijos, un mēs brīnamies, kāpēc tas nesniedz mums to piepildījumu, pēc kā mēs alkstam. Bet iemesls tam ir ļoti vienkārši, tāpēc, ka viss pārējais, kas nav Dievs, ir tukšas akas, un tu nevari dabūt piepildījumu tur, kur viņš nav iespējams. Un cik nožēlojami redzēt to, ka cik daudz kristiešu pavada visas savas dzīves dzenoties pakaļ laimei, kur izrādās bija turpatās. No rītiem atvērt Dievu vārdu, no rītiem sarunāties ar Dievu, būt turpatās un būt piepildītam Dievā. Bet redz, mēs gājām kaut kur citur, mums kaut ko citu vajadzēja. Un atcerieties, Salamans vairākas reizes jau to piemin. Viņš teica, viss ir vēja ķeršana. Vēja ķeršana. Mēs skrienam pakaļ un saprotam, ka viss ir vēja ķeršana. Dievs saka tā, tajā Jeremijas 2. noļa 13. pantā. Viņš saka, jo mana tauta ir atļāvusies divkārtēju grēku. Pirmais, tie ir atstājuši mani dzīvā ūdens avotu, un otrs, viņi ir izrakuši sev akas, cauras akas, kas nepatur sevī ūdeni. Kas ir ļoti interesanti. Pirmais, viņš saka, mana tauta. Viņš šeit nerunā par neticīgiem, par pagāniem. Viņš runā par viņa tautu. Jaunās darbības kontekstā viņš runā par saviem bērniem. Viņš saka, mani bērni, kristieši, ir atļaujušies divkārtēju grēku. Viņi ir atstājuši mani, tas ir pirmais. Un otrais, viņi ir gājuši un rākuši sev akas, cauras akas. Un ziniet, kas notiek? Tad, kad mēs ejam meklēt piepildījumu kaut kur citur, tas ir tāds apmāns. Pirmā brīdī tev liekas, ka tur ir ūdens. Un tu atnāc atpakaļ otro reizi un tur ir sauss.
Pamēģiniet ar bērniem kādreiz jūrmalā parakt, teiksim, tālāk no krasta bedres. Tur rodas, un tad tu atnes ūdeni, ielej ūdeni, ej pakaļ ūdenim, atnāc apakaļ, viņa tukša. Un tas ir līdzīgi, kā notiek mūsu dzīvēs. Mēs ejam meklēt piepildījumu kaut kur citur, bet kad mēs nākam apakaļ, tā aka ir tukša, jo viņa pati ir caura. Tas ir tas, ko Dievs mēģina mums pateikt. Viss cits, kas nav piepildījums Dievā, ir kā caura aka. Un tad tev būs jārok nākošā. Un tad es gribu, lai mēs ieraugam, ko Dievs saka iepriekšējā pāntā par debesīm. Viņš uzrunā debesis. Viņš saka, šausminieties par to debesis un drebiet un sastingstiet izbrīnā, saka tas kungs. Vienkārši iztēlojas, ja debesis būtu cilvēks, tad Dievs saka, nāc šurp, skaties, un Dievs no debesīm saka, paskaties tur lejā uz tiem cilvēkiem, izbrīnā, skatieties, drebiet un sastingstiet izbrīniet tāds. Vienkārši izstāvoties debesis, skatās uz mums un būtībā tā izskatās debesis, kad viņi skatās uz cilvēkiem, kas ir izmainījuši dzīvo Dievu pret tukšām akām. Tas būtu tā, ka ja meitene, sieviete ir likusi visu savu cerību, un varbūt būt, ka bieži vien tas ir neapzināti, bet savu cerību viņa ir likusi uz savu izskatu, uz to, kā viņa izskatās. Uz to, kad viņi var smuki saģērbties, un Džeika paskatās apakaļ uz viņu, un viņa paskatās, jā, viņš uz mani skatījās, tas viņai dod uzreiz piepildījumu, tad viņai vajadzīgs tie tur silikoni priekšā pakaļā un vispārējais, un viņai jāuztur savus izskats, lai viņi labi izskatītos. Un kāpēc Dievs to saka? Viņš saka, jo vienu dienu tu paliksi veca, vienu dienu tu novecos, un ko tad tu darīsi? Neviens uz tevi vairs neskatīsies, ja nu vienīgi skatīsies, pasties kādu vecu tādu. Un ko tad tu darīsi? Uz ko tu liksi savu cerību? Tā ir tā caurā aka. Tu paliksi arvien vecāks, tev parādīsies krunkas, āda nošļuks. Kā es vienmēr teicu, no Coca-Colas pudeles tu pārveidīsies ar pienpaku. Un ko tad? Tur vairs nebūs nekas acīm skaists un skatāms. Un ja tavu cerību uzlikt uz to, tad... Un debesis skatās viņiem tās... Ko tu dari? Nē, tas nav tas, uz ko jāliek savu cerību. Tas ir Dievs uzrunā debesis, viņš nāk, skatieties. Vai varbūt tas vīrietis, kurš visu savu cerību lic uz savām spējām, uz savu karjeru, kā viņš var nopirkt jaunāko mašīnu, jaunākās iekārtas, ceļot apkārt, un viņš dzīvo to kruto dzīvi, un viņš liek savu cerību, savu piepildījumu, savu novērtējumu uz to. Un atkal Dievs saka debesīm, paskaties, ko viņš dara, un debesis atnāk, un viņš vienkārši domā, ko tu dari? Tas viss pāries, tas viss beigsies. Tu novecos, tev atlaidīs, tā nauda beigsies. Un tas ir tas, kā mēs bieži vien izskatāmies mūsu dzīvēs. Mēs ceļam, jeb rokam akas, kas ir cauras akas, un būvējam uz to savu dzīvi, bet dzīvo Dievu, kurš vienīgais var dot ūdeni, dzīvo ūdeni. Mēs atstājam novārtā. Protams, es negribu teikt to, ka sievietēm nevajag labi izskatīties. Jums vajag labi izskatīties, un kādām pat prasās, ka viņas uzliek make-up un tam līdzīgi. Bet tas nenozīmē, ka tā ir tā galvenā lieta. Vīriem, vai viņiem tad nevajag strādāt? Nē, viņiem vajag strādāt, bet viņš nevar visu dzīvi dzīvot uz savu vecāku rēķinu. Bet mēs nedrīkstam likt visu savu pamatu, visu savu cerību uz to, ko es varu izdarīt. Viens veids, kā mēs šos apslēptos grēkus varam pamanīt, viens veids. Šī ir pirmā svētruna, un jums varbūt tas no sākuma vēl grūti ir iebraukt, kāpēc es runāju par tām lietām. Bet viens veids, kā tu vari sākt skatīties uz saviem potenciāliem elkiem, ir pievērst uzmanību savām emocijām. Pievērst uzmanību savām emocijām. Es padalīšos vienkārši par sevi. Es nedalīšos par to emociju. Es dalīšos par emociju, bet es vēl nedalīšos par sākanu. Es braucu ar mašīnu, piemēram. Man nenormāli kaitina lēnai braucēji, kā jūs to ziniet. Es to konstant pieminu. Edvards kratīja galvu. Kaut ko zina par to? Man viņa kaitina. Un tad es vienu dienu sāku domāt, kāpēc man viņa kaitina? Kur ir tā problēma? Jo citreiz jau viņam nav tik lēni. Kur ir tā problēma? Emocija man kaitina, tā ir tā emocija. Paskaties uz emociju un sāc domāt, kāpēc man viņa kaitina? Un tas ir pirmais solis, kā tu vari aiziet līdz tam iemeslam, kāpēc viņa tev kaitina. Iedošu vēl kādu piemēru. Jūsu dzīvēm tagad. Tavs bērns izdara kaut ko, ko citi redzēja, un tev tas apkaunoja.
tad izdarīji kaut ko tādu stulbu. Tāds apkaunojums, ka tu pārgāji mājās, es nezinu, kurš sasita, kurš atņēma telefonu, kurš nezinu, ko katrs izdarīja. Vienkārši tu tur. Un kāpēc tas tā bija? Kāpēc tu tā uzsprādi? Iespējams, sakni tam visam ir tas, ka tev svarīgāk par visu ir tas, ko padomās citi par tevi. Kā tu izskatīsies citu acīs. Iespējams, ka tā sakne meklējam tajā, ka tu gribi izskatīties labi citu acīs. Varbūt tas tam ir iemesls, kāpēc tas tā ir. Un tu tā norēģēji grēcīgi, tāpēc, ka tev ir pilnīgi nepareizi, tev ir vēlme būt, ko citi par tevi padomās. Varbūt tās kāds tev nepamatot apvainoja, vienkārši tu uzsprāgi kādā situācijā, kur cits varbūt pasmaida. Kāpēc? Kas ir tas grēks apakšā, kāpēc tā rīkojas? Kāpēc tev tas tā aizvainoja? Vai kad kāds tev pateica un tu dusmās aizsvīlies? Kāpēc? Varbūt tur ir kaut kāda trauma apakšā, varbūt tur ir kaut kāds dziļāks iemesls, kāds grēks, kas ir zem grēka, kāpēc tur reaģē grēcīgi. Jo tad, kad cilvēks grēcīgi reaģē, bieži vien tas ir saistīts ar to, ka kaut kas saknē jau nav kārtībā. Un to var ieraudzīt tikai paskatoties uz savām emocijām, uz to, kā tu rīkojies tajā situācijā. Un tad nereti mēs bieži vien lietojam tādus smagus vārdus. Piemēram, man dzīve sabruka. Paskatīsimies. Es pateikšu tā. Tad, kad mēs dažreiz sakam katastrofa, man viss dzīve sabruka, nav jēga vairs dzīvot. Tas ir tas, kas bieži vien atklāja tos, ko bija likt mūsu cerība. Jūs esat kādreiz redzējuši, piemēram, tur ir jāsmējās. Kaut kā 10-gadīga meitenīte sēž, raud, pienāk mamma, kas tur ir, negrib runāt. Tad beigās viņa pasaka, kas tur ir, man puisis pameti. 10 gadi. Kāds puisis pamet. Viņš saka, nav jēga vairs dzīvot, visai dzīve sabrukus, man pamet tur Pēterīts. Liekas, tam bērnam viss dzīve bija būvēta uz to, ka Pēterīts viņu mīlēs, manē. Bet tā nenotika. Vai man kāds tā aizvainoja, kad vispār vairs nekam dzīvē nav jēga, man tā sāp, viss ir sagrauts. Bet tas, uz ko mums ir jāieraugi to, vai gadījumā, ja tu tik ļoti tiec aizvainos tajā situācijā, vai tur patiesībā nav dziļākas lietas apakšā. Jo, piemēram, ja Jēzus tev ir piedevis tavs grēks, ja tu esi ceļā uz debesīm, visi tavu grēki tev ir piedoti. Tu esi izrauts no ēlas mokām. Tad viss pārējais ir sīkums. Un mēs to lieliski redzam to, ka tad, kad cilvēks, piemēram, ir cilvēks, kas pazaudē darbu, viņš pasaka, viss es darbu pazaudēju, citu darbu es neatradīšu, man viss ir slikti un sāk raudāt. Un tad ir kāds cits, kurš pazaudē darbu un varbūt sliktākā situācijā, viņš saka, nekas, prikols, būs jautri, sāksies tūlīt. Un viņš pieiet. Mēs ieraugām divas pilnīgi dažādas reakcijas, bet iespējams tam reakcijām apakšā ir kaut kāds dziļāks iemesls. Un, protams, ja cilvēks ir pestīts, piemēram, viņš ir ticīgs cilvēks, nekam nevajadzētu sagraut mūsu dzīves. Šajā pasaulē nebūtu jābūt nekam, kas sagrauj mūsu dzīves. Un cik bieži vien man dažreiz ir jābrīnās par kādiem sīkumiem mēs satraucamies. Vienīgais, par ko es varētu teikt, par ko mums jābūt satrauktiem, ja, piemēram, tev, nezinu, autokatastrofā iebojā visu ģimeni vai nodeg visu ģimeni un tu paliec viens pats. Ok, tā ir katastrofa, es tam piekrītu, bet viss pārējais ir sīkums salīdzinājumā ar to, ka Jēzus Kristus ir visu tev piedevis. Bet iespējams visas šīs lietas, ja tev dzīve sabrūk, varbūt atklāja to, uz ko tu esi līdz savu pamatu, uz ko tu esi līdz savu cerību. Atgriezīšos atpakaļ pie savas veselības. Es tā sāku domāt, kāpēc man tik ļoti kaitina, ka man visu laiku kaut kas notiek. Man gribās būt stipram. Man gribās būt tādam, ka man viss ir kārtībā. Un līdz ko man nav, man tas kaitina ārā tā, ka pilnīgi, kāpēc tā notiek? Un savā ziņā es sapratu vēl kādu lietu. Izskatās, ka mana labā veselība bija kļuvusi par manu algu. Es biju tik ļoti paļāvies uz savu veselību, ka man likās, ja man būs laba veselība, tad man vairāk no cita nevajag. Un es varu iet savos spēkos. Tad, kad man paņēma nos manas spēkus, man atliek iet tikai Dieva spēkā. Bet es neesmu pieredzējis Dieva spēkā. Es biju pieredzējis savos spēkos. Un tas ir nenormāli sāpīgi, ka tu to saproti un ka tu apzinies to, ok, tas nozīmē to, ka iespējams nekad tā nebūs, kā man bija.
Bet tas ir ļoti labi, ka tad, kad tu saproti, ieraugi to savu sirdi, kad tu saproti to, ka patiesībā tu esi paļāvies pats uz sevi. Un ieraugi to, ka īstenībā tas nav bijis pareizi, ka es esmu tik ļoti paļāvies uz savu veselību. Tāpēc viena lieta, kas mums ir jāatcerās, ir šī nākošā. Kad Jēzus evaņģēlijs paliek otrā plānā, tad sirds elks sāk pārņemt mūsu dzīves. Tad, kad Jēzus paiet kaut kur malā, tad sirds elks sāk pārņemt mūsu dzīves. Kaut kādas lietas ienāk mūsos iekšā, kaut kādas citas lietas sāk kļūt svarīgākas. Bet ikvienam no mums ir jāvelta apzināts laiks attiecībās ar Dievu, jo tikai tādā veidā mēs varam iemīlēt Dievu vairāk par visu citu šajā pasaulē. Redziet, mēs esam radīti Dieva līdzībā, kas nozīmē, mēs esam radīti ar spēju pielūgt. Mēs katrs kaut ko pielūdzam. Ik viens no jums kaut ko pielūdz. Ik viens no jums. Mēs nekad nepaliekam tukši, ja mēs nepielūdzam Dievu, mēs pielūgsim kaut ko citu. Un mēs dažreiz domājam, vai tās 5-10 minūtes, ko es no rīta pavadu lasot, vai ar to ir pietiekoši. Nē, ar to nav pietiekoši, lai tu varētu iemīlēt Dievu. Tāpēc mums ir jāuzdod jautājums, vai gadījumā Jēzus evaņģēlijs nav nonācis mūsu dzīvēs 2. vietā, vai 3. vietā, vai 4. vietā, un citas lietas ir kļuvušas svarīgākas. Ja kāda lieta tavā dzīvē tev kļūst tik svarīga, ka tu esi gatavs grēkot, lai to paturētu, lai to noturētu, tas parāda to, ka tas ir kļūst par elku. Ja kāda lieta tev kļūst tik svarīga, ka tu esi gatavs pat grēkot, tas parāda to, ka visticamāk tā lieta kļūst par tavu algu. Vai tev ir tādas lietas, kur dēļ tu būtu gatavs grēkot? Piemēram, sieviete ir gatava pārgulēt, lai dabūtu darbu. Dažreiz dzīvē tā mēdz notikt. Tas parāda to, ka viņi ir gatavi darīt kaut ko, ko viņi nedarītu, bet viņi to ir gatavi darīt, tāpēc, ka tas viņai dos kaut ko, kas parāda to, ka tas kaut kas ir kļūst svarīgāks par vispārējo. Jūs, kas esat redzējuši, ir tāda multene, modernā Inside Out, bet otrā daļa. Un tur ir šī meitene, kurai ir vecās draudzenes, un tad viņi nonāk tajā jaunajā komandā, un tur ir tās jaunās draudzenes. Viņi nonāk tādā milzīgā situācijā, kur viņai jāizšķirās, ar kurām draudzenēm viņi draudzēsies. Un viņi pāriet vairāk draudzēs ar tām vecākām meitenēm, viņi grib būt tā krutā, viņi negrib, lai viņi atstumi. Un tā pašā laikā viņi grēko pret savām mazajām draudzenēm. Viņi skatās uz viņu, viņi nesaprot, kas notiek. Un kas tur notiek, ja mēs tā skatītos no tādas iekšienes? Mēs redzam, ka šīs meitenītes elks ir kļuvusi tas, ko par viņu domās citi. Lai viņi taptu pieņemti, lai vecākie viņu pieņem. Un jūs varbūt teiksiet, nē, elks jau ir tikai tur telefons, vai elks varbūt tur kaut kas tam līdzīgs taustāms. Nē, bieži vien sirds elki ir tās lietas, ko mēs darām. Un šis varbūt būs ļoti grūti kādiem pieņemt, bet sieva, piemēram, grib, lai vīrs ir labāks, garīgāks. Un savā veidā viņa mēģina no viņa to pieprasīt. Jo tu tik ļoti to vēlēs, un tu lūdz Dievam, Dievs, lūdzu, maini viņu, Dievs, maini viņu, lai viņš izmainās, lai viņš saprot, kā viņš to nesaprot. Dievs, maini. Un iespējams tā lūkšana ir līdzīga kā Jākaba vēstulē, ko rakstīts. Jūs lūdzat, un jūs nedabūjat, tāpēc kā ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiest savās kārībās. Nereti mūsu lūgšanas ir tik ļoti sevi centrēts un egocentrisks, ka mēs, paskatoties uz citiem, paskatoties, kā ir citiem, paskatoties uz sevi, mēs izdarām uzreiz salīdzināšanu, mēs saprotam, es arī gribu, lai man būtu tā. Un mūsu motivācija ir nepareiza. Un tāpēc varbūt tās kādām sievām vai vīriem būtu jāsāk lūgt, Dievs nevis maini viņu, bet Dievs maini mani. Dievs maini mani, lai kamēr tu strādā pie mana vīra, vai kamēr tu strādā pie manis, tu vari strādāt arī pie mana vīra. Jo nereti tā, kad mēs domājam, ja mans vīrs mainīsies, ja mans sieva mainīsies, tad Dievs būs daudzreiz labāk manā dzīvē. Bet patiesībā, ko mēs ieraugam to, ka nekur nav apsolīts, ka tavs vīrs mainīsies vai sieva mainīsies. Varbūt visu dzīvi tas tā būs. Bet ja tu gaidīsi piepildījumu no tā savu vīra, kurš nekad tā arī nemainīsies, tad tu visu dzīvos, vīlies. Bet ja tavs piepildījums nāks no Dieva, tad tu varēsi būt pateicīgi arī tad, kad tu neesi saņēmusi vēl to, ko tu gribi saņemt.
Tad, kad mēs lūgsim, Dievs lūdz dari, Dievs lūdz maini, mēs mācīsimies kļūt pateicīgi. Tev vietā, lai pārmest par to, kas tev nav, mēs varam sākt pateikties, bet paldies Dievs, ka man ir vīrs. Paldies Dievs, ka viņš iet uz darbu un strādā. Paldies Dievs, ka viņš rūpējas par bērniem. Paldies par to, ka viņš man to un ka viņš nedara to un to. Ir katrās attiecībās mēs varam par kaut ko būt pateicīgi. Un jo vairāk mēs būsim pateicīgi, jo vairāk Dievs varēs strādāt pie mums. 2. Korintiešu vēstulē Pāvils teica, es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu. Es jūs esmu sadarinājis, lai jūs pievestu vienam vīram kristumu kā šķīstu jaunavu. Viņš saka, es jūs esmu sadarinājis. Reiz kāds mācītājs stāstīja, ka kāds vīrs savā vīru grupiņā padalījās ar to, ka viņš ir reāli salauzts, ka viņš uzzināja, ka tā sieva, ar kur viņš bija sadarinājies, izrādās vienlaicīgi sadarinājusies vēl ar 2 vīriešiem. Viņš bija vienkārši salauzts. Viņš nesaprata, kā tas tā var būt, ka viņš ir tikai viens no daudziem. Un viņš bija vienkārši salauzts. Bet es domāju, cik līdzīgi mūsu dzīvēs. Mēs esam savienoti ar Kristu. Mēs piederam Jēzum, mēs esam pestīti. Viņš ir atrisinājis mūsu lielāko problēmu. Visi mūsu grēki ir piedoti. Viņš ir teicis, ka viņš ir devis mums svēto garu, kas ir kā laulības gredzens, kā ķīla pestīšanas dienai. Viņš teica, ka viņš iet uz debesīm, lai sagatavotu mums vietu un ņemt mūs atkal pie sevis. Viņš mūs ir sadarinājis, te ir rakstīts Pāvils, sadarinājis, lai pievestu vienam vīram. Un tad mēs esam sadarināti ar Jēzu, bet vienlaicīgi skrienam pakaļ citiem vīriem. Mēs esam kā tā sieva, kur vienlaicīgi sadarināti ar Jēzu, bet vienlaicīgi sadarināti ar vēl kaut ko, un ar vēl kaut ko, un ar vēl kaut ko. Un Dievs arī teica, mana tauta ir atstājusi mani. Viņi kļūst par laulības pārkāpēju. Un Bībele bieži vien laulības pārkāpšanu pielīdzina algdievībai. Un cik bieži tavs līgavains Jēzus skatās uz tevi, uz tavu dzīvi, un viņš redz, kā tu skrien pakaļ silts elkiem, citiem vīriem, citiem līgavainiem. Citas lietas tev ir svarīgākas. Varbūt tas ir darbs, varbūt tie ir sasniegumi, varbūt tas ir tavs vīrs, varbūt tā ir tava sieva, varbūt tie ir tavi bērni, hobijs. Un tāpēc Dievs tik bieži ir satriekts un sāpināts, tad, kad mēs atstājam Dievu, dzīvo ūdens avotu un ejam pakaļ citiem dieviem. Nākošā lieta. Algdievība ir dzīva un aktīva vēl šodien, kaut arī reti par to tiek runāts kristiešu vidū. Un tagad es gribu, lai mēs saprotam, ne jau es kaut ko gribu, bet katram no jums būtu jāierauga, ka tu esi laulības, ka tu esi elku pielūdzējs. Mēs pielūdzam elkus. Runa nav, vai mēs pielūdzam. Runa ir, ko mēs pielūdzam, ko tu pielūdzi. Jā, par to bieži vien netiek runāts, bet tas ir fakts. 1. Jāņa vēstulē, pašā pēdējā pantā Jānis noslēdz, viņš saka, bērniņi, sargieties no elkiem. Sargieties no elkiem. Viņš nerunāja par kaut kādu zemošanos, kaut kādas par sirds elkiem. Ar savām sirdīm mēs kaut ko pielūdzam. Un pēdējā lieta. Iemesls, kāpēc algdievība ir tik izplatīta, ir tāpēc, ka tā ir tik grūti pamanāma. Ja algdievība būtu viegli pamanāma, mēs bieži par to runātu. Jūs zināt par saviem sirds elkiem, bet tāpēc, kad elki ir tik grūti pamanāmi, mēs par viņiem nerunājam. Ja mēs ieraudzītu, aizbrauktu uz Ķīnu un redzētu, ka viņi metās budismā, metās ceļos priekšā visādiem alkiem, savos tempļos, tur sievietes ar ziloņu deguniem un visādiem, kā tur te ķiņķēs ir un zemojas priekšā, mēs teiktu, jā, tie ir baigi elki pielūdzēji, bet es nē, jo es jau tā nedaru. Bet mums katram ikvienam ir sirds elki, ar kuriem mēs cīnāmies. Un problēma ir tāda, ka lielākā daļa no mums nemazam to neredz. Mēs nezinām.
Bet lieliski to var redzēt, tad, kad Jēzus teica tā, ko tu redzi skabargu savu brāļu acī, bet baļķi savā acī tu neredzi. Tā ir mūsu lielākā problēma. Neviens no mums nespēja ieraudzīt, vai bieži vien neredzam baļķi, kas ir mūsu acī, kaut arī mēs ļoti labākam ieraudzīt skabargu otru acīs. Un esam pamanījuši to, tagad padomāsim, es esmu iedevis bišķiņu kontekstu. Vai tev nāk prātā, pēc vis tā, ko tu esi dzirdējis, vai tev nāk prātā vismaz viens cilvēks, par kuru tu vari pateikt, nu jā, es zinu, ka tam tur cilvēkam ir tāds augs, un es to zinu. Padomā tagad, tā, jo es varu pateikt, viņa lieta, mēs esam nenormāli eksperti domājot par citiem. Es zinu, tam varētu būt tas augs, jā, tas tur ir slims ar spēlītēm, spēlīts, tam 100 punktu spēlīts ir augs, tam tur tas, tas ir atkarīgs no uzmanības, ja nedabūna uzmanību, tad viņai viss tur ir lupatās, tā ir uzmanības augs un vēl viss kaut kas. Un problēma mums ir tā, ka tad, kad pat mums uzrāda to augu, hei, man liekas, ka tev šitas ir, mēs to noliedzam, sakam, nē, nav tā, ko tu tas stāsts pasties pats uz sevi. Un mēs neredzam, mēs tiešām neticam tam. Un es varu pateikt godīgi, es zinu kādus cilvēkus, arī mūsu draudzē, kur dzīvēs es redzu kādus izteiktus augus, bet viņš pats to neredz un neatzīt, jo es to pateiktu. Un patiesībā iemesls, kāpēc es to neesmu teicis, ir tāpēc, ka es negribu to cilvēku pazaudēt. Es zinu, no vienas puses mēs teiktu to, bet tu nezini, kad vajag pateikt, jo labāk ir mīču sitiens, viņš varbūt to var nožēlot. Nē, es zinu, ka viņš šobrīd nav gatavs to uztvert, jo viņš tam absolūti nepiekrīt, viņš to neredz. Un īpaši grūti to ir norādīt kādai mammai vai tētim, kura bērns ir kļuvis par augu. Ļoti daudziem mūsdienu vecākiem bērni ir kļuvuši par alkiem. Tas ir tik acīm redzam no malas un paprovē viņiem tikai to pateikt, ka tavs bērns ir augs. To kāja dabūs pa seju. Tik nopietni ir tā problēma. Un neticiet, aiziet uz futbola halli un paskatieties, kas tur notiek. Algdievība. Latvijā ir milzīga problēma Latvijas sportā radusies ar vecākiem. Un, saprot, viņi to nezina. Viņi saprot, ka vecāki ir slimi, viņi nevar atrasties zālē un viņi uztais viņiem aizliegumu. Viņi nedrīkst nākt skatīties sporta spēles, jo viņi vienkārši nav normāli. Viņi vienkārši sit viens otru nost un bļauj un lamājas. Tāpēc viņi tur nevar būt. Un viņi domā, ka vienkārši neielaižot zālē, viss būs labi. Bet viņi neredz to, ka dziļākā problēma ir algdievība. Mūsdienu vecākiem bērni ir kļuvuši par alkiem, un viņi pielūdz savus bērnus un paprovē viņu Jānīt neizlaist uz laukumu. Pagaidi, ka tur Jānīts vajadzētu citu vārdu lietot. Tas ir mans bērns, un es skatos, es esmu vecāku grupās, un man ir jābrīnās dažreiz, ko tie vecāki dara, un es pat esmu treneriem teicu, nebūs jūsu bērni, tad varbūt viens bērns pelnīs naudu futbola no mūsu grupas, un visi skatās tādām acīm, nē, mans Gustaviņš būs Messi, un viņi patiešām tam tic, viņi domā, ka viņu bērni būs tie labākie, nebūs, bet viņi tik apsēst ar bērniem, un tā ir tā algdievība, un aizēja pasaka, un tā ir, protams, ļoti uzskatām lieta. Bet tas ir fakts. Un ir pilns, mēs varētu pat citiem cilvēkiem pateikt, viņiem ir tāds grēks, bet domāsim šodien par saviem grēkiem. Un pēdējās divas rakstvietas. Jeremijas grāmata, 17. nodaļa, 9. pants ir rakstīts. Sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu, tā ir viltīga, kas to var izdibināt. Šitas vārds sirds ir viltīga, kā kuros tulkojumos tur vēl varētu rakstīt, daudzos citos tulkojumos raksta, sirds ir ļauna, bet viens no burtiskākajiem tulkojumiem, kāpēc ir angļu tulkojumos, gan King James versijā un vienos no pēdējiem, kas mēģināja pieturēties ļoti burtiski, tur ir rakstīts sick, the heart is sick, slima, burtiski tas to nozīmē, sirds ir slima. Un mēs bieži vien sakam, nē, visi cilvēki ir mīļi, dziļi sirdī viņi ir normāli. Pilnīgākās, absolūtākās muļķības. Visi cilvēku sirdis ir slimas, viltīgas, ļaunas, samaitātas, egocentriskas. Un tad mēs bieži vien dzirdam, ko cilvēkiem saka, nē, ja tu nezini, ko tu darīt, vienkārši paļaujies. Ko tev sirds saka? Sirds ir slima.
Tu nevari klausīties uz slimu sirdi. Viņa ir viltīga, viņa ir ļauna. Tu nevari paļauties uz savu sirdi. Redziet, un tad ir jautājums, kas to var izdibināt? Nē, es zinu savu sirdi. Ziniet, kādi mēs esam? Mēs varam paši sevi piečakarēt. Mēs paši varam ieskaidrot paši savai sirdī. Tu zini, ka nevajag ar to puisi iet kopā vai ar to meiteni iet kopā. Bet nē, es viņu mīlu, un tu pats notic, ka tu viņu mīli. Un pēc 2 gadu šķiršanās procesa. Sirds ir viltīga. O, nē, šis ir tas darbs, kur es gribu. Es viņu vienmēr gribēju. Tu piemāni savu sirdi, patiesībā tu zini, tas nekad nebija tas, ko tu gribēji. Kas to var izdibināt? Jautājums. Kurš var izdibināt mūsu sirdis? Tu nevari. Es nevaru. Mēs nevaram. Kurš var? Nākamais pāns. Es, tas kungs, izpētu sirdis un pārbaudu īkstis, lai atmaksātu ikvienam par viņa ceļiem, kā viņa dzīve to pelna. Dievs ir tas, kurš izdibina sirdis. Dievs zina, kas notiek tavā sirdī. Dievs zina, kas ir tavs sirds elki. Dievs tos redz, un Dievs ir gatavs viņus mums atklāt. Jautājums, vai tu esi gatavs ieskatīties savā sirdī, uztaisīt sirds inventarizāciju, un varbūt tu nekad dzīvē to neesi darījis. Bet vai tu esi kādreiz uzdevis jautājumu, Dievs, vai man ir kāds sirds elks? Varbūt es reaģēju tā, kā es reaģēju, un es mēģinu cīnīties ar šīm lietām, bet varbūt tas, ka tā sakne ir kaut kur dziļāka. Dievs, kas ir mans sirds elks? Tāpēc šie slepenie sirds elki tev attālina no Dieva. Un tas uzliek milzīgas prasības pārējiem cilvēkiem apkārt, jo tev ir šis apslāpējis sirds elks, šīs ekspektācijas varbūt tās. Bet tavs sirds ir slima, un tu sāc izmantot cilvēkus neapzināti savam labumam. Tu sagaidi, ka viņi kaut ko darīs priekš tevis, un ja viņi to nedara priekš tevis, tad tu esi vīlies, jo viņi nav darījuši. Otrs cilvēks savukārt nesaprot, kas ir problēmas ar tevi. Viņš ir darījis to, ko vajag, un arī nav labi. Bet problēma tāpēc, ka mūsu sirds ir slims, saknē, un mēs uzliekam briesmīgas ekspektācijas sev un visiem pārējiem. Līdz ar to grēks ir paslēpies zem grēka, un vienīgais veids, kā tu viņu var atklāt, ir sākt rakt dziļāk un ieraudzīt, kas ir tas elks, kas ir tas grēks, kas ir paslēpies zem grēka. Tāpēc, ejot ārā, abos infocentros, abās pusēs ir sadrukāts šādas lapiņas, bet tur viņas ir A4 veidā, jo es negribēju 140 lapiņas vienkārši locīt. Tas būtu briesmīgi izniekots laiks. Tu pats viņu varēsi salocīt. Šī ir priekš un aizmuguri tukša. Mājas darbs šajā nedēļā. Visticamāk, lielākā daļa nav nekad uzdevuši jautājumu Dievam, Dievs, kas ir mans apslēptais sirds elks? Tāpēc šeit iekšā būs vesela čūpa ar jautājumiem, uz kuriem atbildēt pašam priekš sevis. Un šeit būs vesels saraksts ar lietām, kurus atķeksēt, kuri varētu būt tavi potenciālie elki vai ir tavi pašreizējie elki. Un tas, uz ko es te gribu aicināt, ka tu viņu paņem. Un ne tikai vienreiz, bet varbūt vienreiz, 2 reizes vai 3 reizes no rīta, kad tu ieliec savā bībelē, izej cauri un pavadi tās 15-20 minūtes, ejot cauri šiem sirds elkiem. Un tad, kad mēs nākošais nedēļa nāksim atpakaļ, tev iespējams šeit būs ierakstīts 1, 2 vai 5 iespējamie, potenciālie vai esošie sirds elki, kur varētu būt. Ja gribi rakst viņus uz zīmolu klusiņām, pierakst viņus telefonā, bet lai tu vari pateikt, kas te ir. Un tad nākošās nedēļas, kad mēs iesim cauri, mēs skatīsimies, kā tikt ar šiem elkiem galā, kā viņus izsūdzēt Dievam, kā tie elki ietekmē mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem. Bet es ikvienu no jums aicinu, ja tu neizdarīsi šo lietu, tu turpinās dzīvot savos elkos, un tu nepamanīsi to, un tu nesaprasi, kāpēc esi nelaimīgs, kāpēc tu nedomā piepildījumu nekur citur. Un atbildi ir tāpēc, ka tu roc akas tur, kur ir caurums. Tu roc cauri sakas, un piepildījumu tu vienīgi var dabūt Dievam. Tāpēc es aicinu, ka jūs katrs paņemiet vienu šo ejot ārā un izpildiet par šo nedēļu. Un nākošais nedēļa nāksim jau sagatavojušies. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, es
Es nāku tavā priekšā un es lūdzu, kungs, lai tu izgaismo katram ikvienam no mums, kas ir tie sirds ēlki, ar ko mēs katrs cīnāmies. Kas ir tie sirds ēlki, kas ir paslēpušies, un mēs varbūt nezinām, kāpēc mēs rīkojamies tā, kā mēs rīkojamies. Kāpēc mēs reaģējam tā, kā mēs reaģējam. Kāpēc mēs konstanti meklējam kaut kādu piepildījumu citās lietās un esam kā sprīdīši, kas vienkārši skrien un meklē laimi kaut kur citur, kaut gan patiesībā viss, kas mums ir vajadzīgs, esi tu, Dievs. Un tāpēc, Tēvs, mēs lūdzam, lai tu uzrādi, kas ir tie sirds ēlki, katram ikvienam no mums, ar kuriem mēs grēkojam pret tevi, kas ir tas grēks, kas ir paslēpies zem grēka. Un es lūdzu, Svētais Gars, ka tu izgaismo, kad rītdien no rīta, vai šovakar vakarā, vai otrdien, vai trešdien, vienalga, kad katrs ik viens, kad paņem šo lapiņu un ies cauri, lai atķeksētu, kas ir viņa iespējami ēlki. Tēvs, ka tu runā uz viņiem. Svētais Gars, es lūdzu, lai tu tagad jau runā. Lai jau kādiem tagad ir nojausma, kas ir tas, kas ir ticis šodien atklāts. Dievs, lai būtu vairāk cilvēki, kur varētu teikt, ka viņi to neredzēja, bet tu viņiem izgaismoji kādus sirds ēlkus. Tāpēc es lūdzu, Jēzus Kristus, ka tu runā uz katru vienu šajā nedēļā, uzrādot, kas ir tie iespējamie, potenciālie vai esošie sirds ēlki. Un palīdz Tēvs mums tos arī nest tavā priekšā. To visu, Jēzus Kristus, mēs lūdzam tavā vārdā. Amen.